Valters un zīmēšana ir divas laikam nesavienojamas lietas. Pēdējo reizi nemaldos zīmēju pirms 3 gadiem un arī tāda saulīte ar 2 actiņām, smaidiņu un stariņiem. Bet ir cilvēki, kuri to māk un dara ar prieku. Radīta prieks glaznošana. Teātra mīļi Elīnu Zelmi iepazinuši kā talantīgu dēls teātra aktrisi, bet vizuālās mākslas baudītāji gatavojas skatīt nu jau 3. Elīnas personāla izstādi Fall in 12. Šī būs atšķirīga, krāsās un noskaņās, bet kā allaž galvenajā lomā – sieviete. Ar ko sākas glaznot? Droši vien ar ideju. Ar ideju sākas. Tas tiek nosapjots pa nakti, vai? Nē, tur ir tāda spiška. Tur šķietot tā kā kaut ko tādu. Vai arī, teiksim, ir kaut kas iedvesmo, teiksim, kaut kāds skats, cilvēku, kaut kāds akts, kaut kur, ko es redzu, vai tikpat labi tā varbūt kaut kāda fotogrāfija, vai es nezinu, tikpat labi es pastos tev un šeit tā tagad veik kaut ko, bišķiņ, tur man kaut kas patīk, ok, bet tur tas nekas, ka tur būs sieviete beigās, kur spēlē saksofonu, ja, bet, principā kaut kāda sajūta uz kaut ko. Bieži vien man jautā, kur man modelis, teiksim, kurējās ir, tad tur tāda viena grāmatiņa, tā virsēt var paskatīties. Tas ir vienkārši katalodziņš, kur ir, sievietes pārsvarā dažādās pozās. Apakšveļas vēsture. Apakšveļas vēsture, jā, pilnīgi. Ir īpaši labs tas sākums. Teiksim, kaut kādu pozu, galvā izfantazēt, kā roka iet pāri kaut kur. Teiksim, tur tomēr, lai arī viņas ir stilizētas, vienalga tā pamatiņam ir jābūt kaut kādam, tad līdz ar to tad jāsauc pēc palīdzības kaut kur. Bet to nevar iztēloties. Var iztēloties, bet vienalga, teiksim, arī kaut kādas, ēnas kaut vai kaut kas, vai, teiksim, saku, tas nav atkarīgs no tā, teiksim, zīmējumam apakšā vienalga, viņam jābūt, kaut cik, teiksim, viņam jābūt pievilcīgam tam cilvēkam, ko tu glezno. Kā tu radi izstādes? Tā ir tev viena tēma, kā, piemēram, izskatās par šajā izstādē, tev izskatās viena tēma. Pirmā izstāde bija tā, ka man bija tiešām tādi sakrāti darbi, no tā, ko es esmu darījusi un ko es esmu gleznojis, un tad tā kā veidojot to izstādi, kurators tā kā saliek, mēģina izstāstīt to vienu stāstu no tiem maniem 100 daudzajiem stāstiem. Tad, kas tur sanāk, tas sanāk, ja, bet teiksim, otrā izstāde un šī izstāde ir vairāk, ka sākumā tomēr ir tā koncepcija, vairāk vai mazāk, un tad nedaudz pieturoties pie koncepcijas, es tā kā arī veidoju to izstādi gleznojumu. Saka, ka jaunībā zāle bija zaļāka. Un domājot ne tikai par to, ka bija vieglāk dzīvot, bet arī īstenībā par tām krāsām kā tādām, kā tev ir krāsām ar krāsu redzēšanu, patīkšanu. Jā, ļoti mainās krāsu izvēle, teiksim, pirmā izstādē tiešām bija tādas ļoti tādas tumšas, daudz foni, melni, tumši, visādi tādi, tāds visus tādi ļoti asu kontrastu, un pat tā, ka pilnīgi melni, un tikai ar kaut ko nedaudz, kur nāk ārā kaut kādas figūras krāsainas vai melnbaltas. Tad šoreiz ir tāds pavisam spilgta padarīšana, bet savukārt man otrā izstāde, tur bija pilnīgs pastelis. Kur man kartiņas vēl no otrās izstādes ir absolūts pastelis, teiksim, tur nav nekā no kaut kādām tādām stiprām ekspresijām. Es uzskatu, ka man no dabas tiešām ir ļoti konkrēta tāda, teiksim, man pašai saprotama krāsu izjūta, ka tas ir diezgan, piekasīgi. Un man ir, teiksim, kas man ļoti patīk, un ir kaut kas tāds, kur man ir precīzi jātrāp, un tad man patīk. Teiksim, ja es netrāpu, tad man kaut kas neiet ar tām krāsām, tad man nav miera, un tad kamēr es to bildi neaizvācu prom, tikmēr es nevaru. Tāpēc arī man ir šobrīd izlikts pie sienas izstāde, lai es pie viņas aprodu, lai es nomierinos, ka viņas ir ok, jo savādāk, ja es viņas neredzu un pēc tam izvelku un pēkšņi kaut kas nepatīk, tad varbūt čēpē pie izstādes izkarināšanas, tad, kad tiek izlikti darbi. Bērnībā nesabojā bērnus ar to, ka zāle ir zaļa, saule ir dzeltena, debesis ir zilas. Šis jautājums man ļoti patīk, jā, man tieši tā. Man tik šausmīgi fascinē, ka bērni citreiz, kamēr viņiem vēl nav iemācīts tieši kāda ir saulīte jāzīmē un kāda mājiņa ar logiem ir jāzīmē, ja,
Tikmēr, man liekas, ļoti bieži tie bērnu zīmējumi ir vienkārši fenomenāli un pārsteidzoši, un kādus tik bērni neredz visas lietas, kas ir apkārt. Kur tu atrodi to bērnu sevī? Zīmēt, piemēram, sievieti, nevis Vitruvian Man pēc perfektām proporcijām, bet... Jā, tā ir tā pati sajūta, es tā viņu redzu, teiksim. Tik daudz man šī brīža meistarība atļauj man izgleznot tik, cik man vajag, teiksim. Es viņu arī varētu gleznot tuvu dabai, varbūt ne perfekti, ne kāda Vinčija, bet... Tu zīmēsi Ziemassvētku kartītes apsveikumu, vai to tu nedari? Kaut kā bērnībā es tā zīmēju. Kvalitatīvā. Jā, tā kaut kā. Es ar to nelapojos nebūtu. Varbūt, ka šogad tieši sazīmēju, varbūt man uznāk lusta un es sazīmēju, bet... Jūs zināt, kas ir vislabākā dāvana Ziemassvētkos? Kaut kas pašradīts. Un tad mēs arī radīsim ar prieku.